jūsu konkurenti šajā gadījumā, bijušie kolēģi, kas šajā krēslā arī sēdēja iepriekšējās intervijās, diezgan daudz kritikas ir veltījuši Jurim Stukanam par darba, arī labas lietas atzīmējuši, taisnības labāk tas jāatzīmē, bet tomēr diezgan daudz kritikas veltījuši. Pieņemot, ka jūs to dzirdējāt. Jā. Kāds ir tas jūsu grāds? Pirmais, ko es gribētu teikt, es nebūšu kritiķis vai soģis iepriekšējiem ģenerālprokuroram. Man ir cits redzējums par lietas būtiskajiem apstākļiem attīstībai prokuratūrai. Un tas ir tas, ar ko es gribu nākt klāt. Komunikācija ir bijusi dažāda, kā es saku. Arī ar ģenerālprokuroru man ir bijusi profesionālajā līmenī, varbūt citreiz asāka komunikācija, citreiz, kā saka, viens otru sapratām uz pusteikumu. Ir bijusi asāka? Ir bijusi asāka, un tas ir normāli. Tā ir normāla praksa. Jūs ziniet, ka divi juristi satiekas savā starpā un sākotnēji ir atšķirīgi viedokļi. Un ne tikai juristi, loģiski. Tad, protams, varbūt asāka komunikācija, bet noturam šo līmeni, ja, to, kā es teicu, tai komunikācija jābūt inteliģentai. Labi, un tagad skatāmies tā pēc loģikas. Stukana kungam paliek stipri mazāk kā gadu pagājušā gada rudenī termiņam. Ja jums jau tajā brīdī bija tas redzējums, tad jums vajadzēja palikt prokuratūrā, nevis doties uz Satversmes tiesu. Kāpēc jūs aizgājāt? Ir loģisks tam izskaidrojums, jo līdzīgi kā šajā koncepcijā, ko es esmu iekļāvis par attīstību prokuratūras, ir tādi būtiski atsevišķi principi. Un viens no tiem principiem ir tāds, ka tev ir jāspēj ne tikai ieviest savu redzējumu, bet tev arī jāredz, kā tas tiek aprobēts praksē. Tam ir ļoti liela izšķiroša nozīme. Proti, ne visi šie procesi, arī to starp, ko Stukana kungs ieviesa prokuratūrā pārmaiņas, ir tādi, kur tu vari rezultātu redzēt pēc mēneša, 2 vai 3. Tas nozīmē, ka faktiski, ja šie procesi ir uzsākti, tad loģiski ir būtu redzēt, kā viņi tiek pabeigti. Bet ko jūs tagad esat ieraudzījis, ko jūs neredzējāt to brīdi, jo tā loģika man saka, paliec, konkurss sākas pēc pāris mēnešiem un uz priekšu. Vai arī ļoti vilina tās Satversmes tiesa? Tūlīt paskaidrošu. Tā atšķirība ir tāda, izejot no kā mēs sākām mūsu šo sarunu šodien, ar to punktu, ka ir izsludināts konkurss, pirmais konkurss, kurš beidzās ar tādu rezultātu, ka neviens neguva šīs balvas. Tas nozīmē, ka šie programmatiskie uzstādījumi, kur ir bijuši ģenerālprokuroram, tos vērtē jau profesionāļi. Savas lietpratēji, lietas zinātāji, un viņi novērtēja tanī brīdī, ka tas nav pietiekami. Jo šeit es vēlreiz gribu pasvītrot, bija 2, protams, apstākļi. Ne jau tikai un vienīgi tā koncepcija, ko piedāvāja, bet arī, protams, atbildes tas redzējums. Un tanī brīdī tā situācija kardināli mainījās.